Vārds uzvārds. Kas tu esi? Treneris, Latvijas Universitātes vīriešu basketbola komandas treneris. Artūrs Visockis Rubens. Cik labi tu pazīsti treneru Visocki? Es domāju, ka jau pietiekami labi es iepazīstināju par šitiem 2 gadiem. Pirms tam mums bija sanācis strādāt tikai aptuveni reizi nedēļā. Viņš nes novadīja treniņus pēc tāds nedaudz savādāks metodikas, nekā mēs pie Mārtiņa Zībarta trenējāmies. Tā mēs iepazināmies, un tad pagājušajā vasarā viņš uzzvanīja, pateica, ka viņš mēģina savākt komandu, jo Zībarts jau bija tā kā prom, un pēc tam izrādījās, ka Artūrs būs galvenais treneris. Tā mums sākās šī sadarbība. Pazīstu viņu kopš pagājušā gada augustā, kad es viņam pazvanīju un interesējos par spēlēšanu LU komandā. Mēs viņu kopā strādājam 2. sezonu, faktiski pusotru gadu. Tā iepazīstu gandrīz katru dienu vien vairāk un vairāk. Es viņu no skolas laikiem, no vidusskolas laikiem pazīstu. Un kāds tas pirmais iespējas? Pirmais iespējas tiešām ļoti labs. Man ļoti patīk komanda, patīk visa atmosfēra, treniņi, individuālai treniņi, strādājam pie tehnikas metienu un visu, lai mēs attīstītos un kļūtu labāk, lai viņi sev pilnveidotu. Vispilgāk viņu raksturo, ka tieši viņa cilvēciskās īpašības un attieksmi pret spēlētājiem un vispār pret darbu. Man liekas, ka viņi ir visaugstākajā līmenī un tiešām patīkami strādāt, viņš attiecās pret tevi kā pret cilvēku. Raksturo pozitīvā ziņā noteikti mērķtiecība, liels darboties gribēšana un mīlestība pret savu darbu, pret ģimeni. Un tādā negatīvā ziņā viņam ir viens tāds liels mīnus, ka viņš ir ļoti aizmāršīgs, viņš aizmirst ļoti elementāras lietas, ko mēs esam sarunājuši. Vai sanāk, teiksim, kontakts ar treneri ir arī ārpus basketbola laukuma? Jā, protams, viņš arī visāds mums gan jokus pašai, gan arī visādas tādas kā dzīves piemērus stāsta. Tāpat, piemēram, pie viņa vienmēr var konsultēties par visādām lietām, un viņš vienmēr te uzklausīs un sapratīs. Visvairāk sanāca nometnē, kur mēs nodzīvojām blakus istabiņā gandrīz nedēļu. Bet tā arī varbūt nedaudz vairāk varētu pavadīt viņam ģimenē tomēr, un viņš diezgan aizņemts, un viņš cenšas visus brīvos brīžus pavadīt kopā ar ģimeni. Jā, ir sanācis. Mēs gan kopā visu komandu mēģinām aiziet aptuveni tur reiz 3 mēnešos, reiz pusgadā uz kādiem kopīgiem pasākumiem. Un arī ir bijis, ka mēs parunājam ar treneri stundu, 2 kādreiz par kādas komandas lietām, par nākotnes iespējām un vispār par to, kas viņam apmierina, neapmierina manā darbībā. Tā kopīgi mēģinām izdomāt, kā būs labāk strādāt. Vai ir bijušas kādas domstarpības vai kādas nesaskaņas un kā tās ir risināts? Godīgi sakot, gandrīz nav mums bijušas nekādas tādas nesaskaņas. Varbūt kādreiz spēles gaitā ir kaut kādas ātrumā, kaut kāda spēle nevedās, un mēs cenšamies, varbūt viņam cenšos kaut ko ieteikt. Viņš ātrum varbūt kaut ko atcērt, bet tas ir vienīgais. Un, teiksim, arī tu daudz skaties, esi iekšā sporta dzīvē, zini, kas notiek un kā. Kā tu vērtē, teiksim, tieši Latvijas Universitātes sasniegums pēdējo 2 gadu laikā, un arī tieši to treneru Visocki ieguldījumu tajā? Es domāju, ka komanda ir izmainījusies par 180 grādiem, un es neko slikti nesaku par iepriekšējo treneru Mārtiņu Zībartu, kurš arī ļoti labs speciālists, ko viņš arī ir pierādījis strādājot stiprākos Latvijas klubos un joprojām strādā tagad ārzemēs. Bet līdz ar Artūru atnākšanu un kļūšanu par galveno treneru šeit, tas, par ko es jau teicu pašā sākumā, tā aura ir izmainījusies. Un ja pirmajā sezonā, kad Artūrs vēl tikai bija viens no treneriem šeit un asistēja Mārtiņam Zībartam, ja tajā sezonā universitātes komanda atstāja tādu, varbūt nesagatavots īsti līdz galam nesagatavots komandas iespēju, tad šajā pagājušajā sezonā, protams, šī 4. vieta un lielās uzvaras, negaidītās uzvaras, tas noteikti pacēla visu to prestižu, un mēs varam redzēt arī tagad, ka universitāte ir lielākā basketbola augstskola Latvijā un ar lielākiem resursiem, ne tikai finansiālā vai kaut kādā tādā ziņā, bet arī spēlētāji. Viņi grib pēc savām jaunatnes karjerām nākt šeit un mācīties un spēlēt visaugstākajā līmenī.
Ir zināms, ka treneris ir kristietis, tic Dievam, apmeklē baznīcu. Tavā vērtējumā, kā tas ietekmē viņa darbu un viņu kā cilvēku? Es domāju, spēlētāji uztver to visu pozitīvi, un viņš arī cenšas visu laiku pateikties Dievam un arī stāstīt par tādām ticīgām lietām. Un es domāju, visi uztver to pozitīvi un arī cenšas varbūt tām lietām arī iet līdzi. Es domāju, ka tas viņu ietekmē pozitīvi, jo viņam visu laiku ir ticība un viņš visu laiku ir tāds tā kā pozitīvi uzlādēts. Un nekad viņam nebeidzās šis entuziasms, viņš jūt un, man liekas, kaut kādas spēkus no tā gūst. Un man liekas, ka tas tieši pozitīvi viņu ietekmē. Es viņu personīgi cienu par to, jo tas nav nekas nosodāms, ka viņš ticība Dievam un tā. Es pilnībā to atbalstu. Un tas ir, nekas tur slikts nav, tā var pateikt. Tas tiešām labi un visādi, kā viņš mums arī stāsta, un visādām dzīves gudrībām un tādā veidā. Tā kā tas tiešām, es domāju, patīk arī ieklausīties. Teiksim, šie labie sportiskie sasniegumi un attīstība, kā tas palīdz varbūt arī izplatīt vēstu par Dievu, par viņu mīlestību un kā tas iet kopā ar to? Es domāju, ka tas iet roku rokā vienmēr, un to mēs varam redzēt arī ļoti daudz aiz okeāna Ziemeļamerikā, kur visaugstākā līmeņa amerikāņu futbolisti, basketbolisti, viņi nekautrēs par to runāt. Pēcspēles intervijās viņi vienmēr pateica par to, kas viņiem ir iedots. Un es domāju, ka šajā panākumi šeit Latvijā noteikti ļautu sasniegt varbūt citu līmeni, nekā tas ir bijis līdz šim. Un izplatīties šai vēstī, arī šai labajai vēstī arī sporta vidē, kas tomēr ir ļoti nepieciešama kopumā ņemot visu to profesionālu sporta tādu vidi un auru, kāda ir kopējā.